Sveiki, skatītāji! Kopš mēs sākām šo ideju par šī video tapšanu, pagājis jau pāris mēneši. Ideja kā tāda jau ir realizējusies un braukā apkārt busiņā, bet kopumā tas stāsts, ko es gribēju tagad parādīt par akumulātoru bankas, akumulātoru baterijas, tā laikam ir pareizi viņu saukt, uzbūvēšanu, tā ir daļa no kāda lielāka stāsta par paštaisītu kemperu būvēšanu. Lūk, par 16 kWh akumulātoru bateriju, laikam pareizi, izgatavošanu priekš kemperu busiņu dēlam. Viņš jau ir izbraucis pirmo braucienu, viņš sajūsmā, teica, ka žēl, ka nenopirkt kādu kilovatīgu prožektoru, naktī varētu spīdināties, jo elektrības ir pārēm, nespējot iztērēt. Protams, ka jau nav plītis un elektriskie sildītāji un visādas tādas lietas, kondicionieri, tad kā gan lai iztērē šo te 16 kWh, tas ir baigi daudz. Bet jebkurā gadījumā rezervi jau nekad jau nespiež, vai ne? Lūk, un es ceru, ka es kādu dienu pabeigšu arī to, samontēšu arī to video par tā busiņu būvi. Bet neskatoties uz to, šis ir gabaliņš no tā visa kopuma. Man likās, ka ir baigi svarīgi pateikt sākumā šos te vārdus, jo laika gaitā, veidojot šo te kanālu, es esmu, jau it kā ļoti daudz tie video vēl nav, tikai daži, bet šo to jau es esmu sapratis, un droši vien arī to, ka tajā skaitā, ka varbūt, ka šis nav īstais nosaukums, kāds viņš ir šobrīd Fonorest Ikigai. Es domāju, ka drīzumā es varētu izdomāt kaut ko saprātīgāk, kaut ko vieglāk atcerām, kaut ko tādu, kas labāk paliek prātā, jo kāda gan jēga no kanāla, kur nosaukumu neviens nevar atcerēties, vai ne? Lūk, un tad jau tiekamies video ar nelielu atskatu atpakaļ laikā. Un tad nākošais ir tāds pavisam interesants projekts, ko mēs te esam pilnīgi neko daudz nesaprotot un nezinot, kā tas notiek, pieķērušies taisīt. Tas ir, ir atvests uz no viņa garažas uz manu garažu, tādas interesantas padarīšanas, kas saucās litiju-ionu vai litiju-dzelzs fosfāta baterijas, akumulātori, respektīvi. Viņi te ir bišķīt 16 kWh. Ir 4 kastes, katrā pa 4 baterijām, tas ir 16 gabali, katra no viņām ir kilowats. Un nenāk ārā. Iepakots viņas, protams, lieliski. Tādas viņas izskatās, ka viņš izvēl ārā. Protams, ka mādiņa Ķīna, bet 3,2 volt. Te ir 1004,8 watts. Tātad 1 kilovatsstundu tā noapaļojot. Mums viņām jāuztais ir kaut kāda kaste, kur viņas visas salikt, respektīvi nofiksēt vietā. Un tad ir šis te dīvainais aparāts, ko sauc par BMS, ir Battery Management Smart Active Balance BMS. Smart Active Balance BMS. BMS tas ir Battery Management sistēma. Manā saprašanā izskatās viņš šitāds. Te ir
kaudz ar diviem vadiņiem, kas jāpievieno pie katra no akumulātora savienojumiem. Un šie te divi lielās spailes, viens pie baterijas un otrs pie borta, tā lai saka, jā. Respektīvi pie šitās kastītes. Šitais mums ir universālais plus mīnus baterija. Un tas ir tas vērķis, kas mums tā kā, es nezinu, cik ir liela uzticība šādiem super-truper universāliem aparātiem. Bet man šķiet, ka viņš varētu būt labs, jo izskatās viņš labi, un mēs viņu pirkām tā kā caur vienu vīrieti no SSLV. Bijām aizbraukuši pie viņa mājās, lūkot viņam šitā te tur stāv ar visiem saules paneļiem, un kas viņam tur bija. Viņš bija izskatījās baigi labi. Tā, nenāk vaļā. Kāpēc viņš mums nenāk vaļā? Šķiet, ka ir mazliet vajadzīga skrūvgriežu palīdzība. Jā, kā mēs nenošvīkāt jaunajam aparātam krāpiem. Tāds viņš te izskatās mums iekšā. Jā, te ir tā kā 220 uz busiņa rozetēm aiziet. Šitais nāk no ieeja, no tāpat ir smuki uzzīmēts, no stabiem, elektrības stabiem pieslēdzās. Šausmīgie ventilatori. Un te iet mums saules paneļi klāt, plusi, mīnusi, sazīmēt smuki, un te apakšā ir lielas spailes, kur slēdzās akumulatori. Nu, lūk, tad mums tā kā šī brīža uzdevums ir piedabūt tos akumulatorus klāt pie pie tā aparāta un sataisīt viņš kastītē iekšā. To arī mēģināsim izdarīt. Turpinās iesāktais darbiņš pie akumulātora kastes, pie šitās te priekšbūs. Mums ir kaudz ar akumulatoriem, kas ir reku vēl neizpakoti. Pusi no viņiem ir izvilkti vērā no kastēm, reku salikt uz galda. Un mēs viņus mēģinām dabūt iekšā kastē un panākt to lietu, ko tā kā ražotājs iesaka, kompresiju. Stiprās jaudīgās plāksnes galā, no 30 mm saplākšņa. Un mēs tagad Reinis uztaisīs skrūvs, ar ko viņus savilkt, plāksnītes stīpas, respektīvi ar skrūvēm galā. Otrs dēlīts, kas saspiedīs tos kompresus, saskrūvēsies, saspiedīs tos akumulātorus, sakompresēs. Nu, redzēs, kā mums tā konstrukcija līdz galam sanāks. Man ir aizdoms, ka mēs tomēr liksim kaut kādu metālu vēl šeit galā šitām dēlītiem. Pagaidām tā konstrukcija ir tāda. Nu, redzēs, kas tur sanāks, jā. Tā jāmanīs.
Tā ir apakša, tā ir augša, tā ir priekša. Kamēr nezinu, kas ir balta krāsa, jo balta krāsa sastāv no visām gaismām. Krāsa, ja visas krāsas sajauc, tad sanāk melns, ja visas gaismas sajauc, sanāk balts. Nu jā. Un kamēr nezinu, kas ir, kādā to statuši, kas tas ir, ko viņi redz. Tad viņai pasaka, šitais ir balts. Un turpmāk viņi visas krāsas pielāgo, bet iziet no tā, ka šitais ir pilns visas gaismas. Ja tu pateiksi, ka šitais ir balts, viņš turpmāk pielāgos. Tad ja tu pateiksi, ka šitais ir balts, tad tas ģimbris būs zils. Ja tu pateiksi, ka šitais ir balts, tas ģimbris būs, daudz maz dabīgs. Nu jā. Nu jā. Viss. Ja tu lietas baltā balans, tad viņš, ķipa, kuru viņš pats uzskata par baltu, to viņš arī, no tā arī viņš iziet. Rēķina. Un tas ir ļoti svarīgi tad, ja tev ir vairākas kameras. Kamēr tev ir kādas ar vienu kameru, vienmēr jau ir pofīgi. Viens būs zilganāks, zarganāks ģīms. Līdzīgi kā to baltā balansu mums ir arī aprakstā, ka viņam vajag palaišanas to BMS kalibrēt. BMS-am pateikt, cik viņam tagad tur tie ampēri ir. Tad, kad sāk lādēt, ir pirmās lādēšanas. BMS nezinu, tipā. Viņam ir jāuzliek tas klampmetrs un jāpasaka, ko tagad te nāk iekšā tik un tik ampēri. Viņš saka, ok, labi, tagad es zinu, šitās strāvas stiprums ir tik un tik ampēri. Ļoti labi. Ļoti precīzi. Es domāju, ka tas savilkšanas nebūs baigi daudz. Tu viņš baigi daudz nesaspiedīs. Es domāju, ka šī viņa saspiedīs. Jo, tāpatās tur ir gaisa vēl pa vidu un noteikti nav perfekti kvadrātaini. Viņi saspiedīs šī daudz to. Dinamometriskā atslēga ir? Man pašam ir, jā. Mazā, jā? Lielā. No 0 līdz kaut kādā 30, cik tur vajag. Jā. Ja tur ir kaut kāds no 0,5 līdz cik tur jāvelk. Klemis vai šitie? Tur nav 300 Newton. 300 Newton ir uz visu lauku. Man ir no 3. No 30. Tā mums izskatīsies tas akumulātoru bloks apmēram. Tas salika iekšā, lai saprastu, vai kā mums te ir ar garumiem, vai viss ietilpst vai neietilpst. Izskatās, ka viss ir vairāk vai mazāk labi. Vot, skrūvītes šitādas uztapušas. Mēs viņus te iegremdēsim iekšā. Iefrēzēsim, iezāģēsim, iegremdēsim, un tā mums ies pa virsmu šitādi stīpiņi. Cimdi slapji netīri, jāiet mazgāt, instrumenti arī. Man viņi ilgi kalpot, tāpēc, ka es viņus kopju. Visus kopju. Visus instrumentus mazgāju, tīru, eļoju. Un ikreiz pēc darba sakopju. Es domāju, ka tas ir tas, kas palīdz viņiem ilgāk dzīvot. Iesim arī šos nomazgāt. Vēl viens izstrādājums ir pusstadijā. Kaste tā kā ir gatava, bet atliek elektrifikācija. Pastīsies, kas te sanācis. Tad interesanti kastīte. Līmējs. Līmējs, tad palūrēsim, kas tur iekšā. Kas tur mums ir iekšā. Iekšā ir akumulatori.
kāpēc viņš te tā notiekās, tāpēc te šeit nebūtu spraudziņš. Respektīvi tā akumulātori paši kalpo par šablonu. Tā kastē. Tā stropa, kas mums te savilkta, tā ir tā kā viņa velk šo te detaļu klāt. Pielūk šajās detaļas klāt. Un šī savukārt, kā mēs te varam redzēt, ir brīvi staigājoša detaļa. Un tā detaļa mums ir tad kompresītiem akumulatoriem. Mēs panāksim, ka ne tikai tādā virzienā tie akumulatori būs nosacīti, iesprostoti precīzi vietā, bet arī tajā virzienā uz sāniem. Tā kaste mums būs cik jau nu iespējams precīzi, burtiski uz milimetru. Kastīte salīmējusies. Kastīte ir salīmējusies un izskatās, ka labi ir salīmējusies. Un tagad jāsāk likt kopā tie akumulātori. Ir skaidrs, ka tā konstrukcija ir ok, viņi darbojās, viss ir lieliski. Un jāsāk skrūvēt visu kopā. Precizitāte ir izdevusies, tūlīt parādīšu. Par precizitāti runājot, ieliksim te iekšā to akumulātoru, redz, apakšējā daļā ir, labi, ja tur ir milimetrs, man liekas, ka tur ir bišķi mazāk kā milimetrs. Redz, un stumjot akumulātoru caur te kastei. Stumjot akumulātoru caur kastei, viņš ļoti blīvi iet. Maķinīte izķerās tuču vairāk, tuču mazāk, bet principā viņš šī vietā ir bišķi blīvāks. Bet, caurmērā tur varētu būt kāds, nezinu, lufte, katrā ziņā īsti saskatāma nav. Akumulātori uzlādējoties, viņiem netiek pieļauta izplešanās un caur to neveidojas palielināti attālumi starp slāņiem un attālumu, respektīvi neveidojoties šiem palielinātajiem attālumiem starp slāņiem, mēs panākam to, ka akumulātoru darba mūžs īpaši vibrējošās un kustīgās vidēs ir, praktiski kā kurš avots saka, tur 30 līdz 50% paaugstinās. To bišķi sanāk pa maniem rēķiniem, ka, ja viņi stāvētu plauktā, tad vai nu viņi stāv, ja tur kaut kādi 10 gadi viņi nokalpo, bet, ja ir kustīgā, mašīnā, jahtā vai kaut kā tā, tad labāk tomēr viņu sakompresēt, jo sakompresētā veidā mēs tad dabonam apmēram to pašu, ko dzīves ilgumu, ko mēs dabonam, piemēram, mājās, turot viņus plauktā, nekustīgā veidā, nesakompresētus. Respektīvi, tādā mašīnā vai jahtā šiem akumulatoriem vajadzētu kalpot kāds 10 gadus. Pagaidām laikam likšu punktu šai vietā. Man jāizdomā, jāsatīra tie akumulatori. Viņi jau ir putekļaini, te strādājot tā kaste jāsatīra, jāiztīra visi, jānovāc visi ar iespējami asumi, negludumi un tā tālāk, lai nav kur pret ko bojāties akumulatoriem. Un šīs te virsmas jau ir perfekti gludas, tur ir tā melanīna vai kā viņa tur tāda lakas kārta, viens slānis uzlīmēts ar laku. Viņš ir ārkārtīgi gluds un slidens un tā kā visam kā mēbeli. Tur es domāju, ka ar to nekāda beigot problēma nebūs, bet vienalga es te pāriešu laikam pāri mazliet ar slīpmašīnu, vismaz tam apakšējam. Šī gadījumā tas sanāk apakšā, bet darba procesā tas būs galējais finieris, tad teikt, mašīnas uz priekšu braukšanas virzienā. Tā kaut kā, jā.
Nu, tad sāksim montēt kopā visu. Skrūvēt, lodēt un visu pārējo darīt. Pagaidām paldies par uzmanību. Turpināsim nākošajā video.